Nu, tad tu nepadomās par jauniem tirgiem. Ja? Bet tas tik interesanti, liekas. Man pašam vēl tas tāds, man daudzi viesi, draugi, paziņas, līdzīgi kā tu pats arī nāc ciemos un to stāstu, un es tā klausos, un es laiku tāds, wow, tas tā kā mega izklausās. Kāda ir tā sajūta, ka tev ir tā kā savs bērns, tu viņu uzbūvējis tur daudz centos gadus, un tad pēkšņi viņš jau strādā, un viss notiek, un varbūt pat labāk viņš strādā bez tevis, ne? Tas nav jums tā bijis, vai kā jums ir bijis? Mēs ļoti ceram, jā. Pirmkārt, ir bailīgi atdot. Ir bailīgi atdot. Un es domāju, ka atkal, ja mēs runājam par citiem uzņēmumiem, par padomiem citiem uzņēmumiem, tur visi fēlo. Īsāk sakot, tas īpašnieks pārtur to uzņēmumu savā ciešā menedžmentā tik ilgi, kamēr viņš ir jau vecs marasmātiķis un sačakarē visu. Un uzņēmuma vērtība krīt un vienkārši uzņēmums izšķist. Tā vietā, lai saulaicīgi viņu nodotu menedžmentam un tad saprastu, ko darīt tām īpašumtiesībām. Jā. Kā to nodot, kas ir tev padoma, kā atrast cilvēks, kā viņus trenēt, kas vispār, kā to darīt? Lai tev ir spējīgi cilvēki, kas ir jādara? Kas ir tava pieredze? Visi, kā pie maniem nāk, viens sūdzās, man tur nav cilvēki, man tur šitais, nevar atrast darbinieks labus UTT. Darbinieki ir daudz, bet tev jābūt tik efektīvam, lai spētu maksāt konkurētspējīgu atalgojumu. Ja tu būsi tas bottom fisheris pa minimālu algu, tad tev būs tāpatās ļoti daudz gribētāji pie tevis strādāt, bet viņa kompetence būs švaka, un tu tur besīsies, ka tāda duraka pie tevis nāk. Bet savukārt, ja tev tu esi spējīgs piedāvāt konkurētspējīgu atalgojumu, pie tevis nāk super asi prāti. Iedomājam, piemēram, pārdevējs veikalā, un tad ir mums menedžers veikala, alga līmenis, pasaka man lūdzu. Tie jau mūsdienās tie ir 1000 eiro. Jā, bet cik iedomājam, piemēram? Es domāju, tāds labs veikala darbinieks 1000 mierīgi nopelna. Un labs vadītājs kādus 2 ar kapekām ar nopelniem. Neto, jā, domā? Es domāju, bruto. Ok. Es ir 2,5, 1,5. Jā. Ok, labi. Ok, tad mums ir labi. Labi, tas tā padomās, jā. Lūk, tad vienkārši, un tev arī jābūt pietiekoši lielam. Vēl viena lieta, kaut kādā citā industrijā, piemēram, tur ir tādi uzņēmumi, kuri iepērk cits uzņēmums vienkārši masā, tāda roll-off saucamie. Bet tad viņiem ir kaut kādi visādi kritēriji, no kuriem viens kritērijs ir 1 miljons EBITDA. Un ja tev ir 0,9, tu neskaities. Ja tev ir 1,1, tu skaities. Un tad es viņus mēģināju patincināt. Es saku, kas jums par tādu maģisku robežu? Kāpēc tieši 1 miljons EBITDA? Un tie, kas ir pieraduši šos uzņēmumus pirkt un pakot, kā saka, viņi saka, līdz 1 miljonam tai uzņēmumā parasti ir bardeks. Tur nav menedžmenta struktūras, tur nav aprakstīti procesi, tu uzņēmumu nevar pārņemt. Savukārt, ja ir 1 miljons EBITDA, tad visdrīzāk tur būs kaut kāda sakārtotība un to uzņēmumu var sākt menedžēt cits īpašnieks. Tas ir tas stāsts. Proti, tas uzņēmums jāpārvēl pāri kaut kādai kritiskai masai. Un tad jāveido profesionāls menedžments. Tur nekāda sudraba loda nav. Un kā viņu izveidot, pašam arī jāpamācās. Kāpēc? Es domāju, ka pilnīgi katrs var turpināt mācīties. Vai tā ir kāda Latvijas skola, vai ārzemēs, vai tiešsaistē, vai klātienē. Bet to visu var saprast un iemācīties. Un arī, piemēram, tajā savā karjerā, es nekad nedūru dziļumā. Es pastrādāju, piemēram, retailā, tad es pastrādāju tehnoloģijās, tad es pastrādāju marketingā, tad es pastrādāju tādā strateģiskā plānošanā. Proti, es apmēram saprotu, kā tas darbojas. Es zinu, ko dara HR, es zinu, ko dara marketings, es zinu, ko darīt ar zīmoliem. Protams, ļoti vispārīgi. Vienmēr būs pats speciālists, kas to zinās labāk par mani, bet tieši tāpēc es esmu vadītājs, nevis speciālists. Jā, ļoti interesanti liekas, ka tu to saki. Tas tāds netipisks, man liekas, kad cilvēki tur tās vairākas sfēras un tā aptver. Tas, ka tev jāzina viss, tas jā, bet tas tāds industrijas Bet kā tu vari aptvert, ja tu neesi pamēģinājis?
savā uzņēmumā es arī esmu darījis visu, principā. Nu, tur strādājis ar klientiem, pārdevis, tur, jebkuru darbu, ko te dara, esmu darījis pats. Nu, tādā ziņā, laikam, vai ne? Kā tev ir ģimenes dzīve? Nu, ir, jā. Ir. Es diezgan agri apprecējos, faktiski, laikam, 19 gadu vecumā. Man ir 5 bērni, man ir 4 mazbērni, no vienas sievas. tā kā viss kārtībā. Tiešām ir, bet tajā laikā tas bija normāli tik agri. Man liekas, mana mamma bija 21 gadus, viņa apprecējās tēti. Jā. Nu jā, tā kā